Arī Bundestagā, arī pie Steinmeiera padomnieka, jo viņš ir mūsu patrons. Un man bija ļoti patīkami noklausīties, ko runā par mūsu prezidentu Egilu Levitu. Viņš ir ārkārtīgi cienīts Vācijā. Viņš dod gadā entās, varbūt 11 intervijas lielas, viņam prasa viedoklis dažādākos jautājumus. Es domāju, tad viņi vācu, telpā. Jā, nu tāpēc, ka, jā, viņu telpā, tāpēc, ka, protams, arī Šveicē, starp citu, tāpēc, ka, nu, viņš ir vācu valodu perfekti. Un viņš tikko februārī uzstājās, novembrī tas bija, viņš uzstājās Bundestagā runu, kas tika analizēta, atreferēta, aprakstīta. Un tas fórums Bundestagā, tas nav ANO, kur uzstājas no visām valstīm. Ja? Tur ļoti maz, kurus aicina. Tur bija Obama iepriekš, bija 2 gadi, ka nebija neviena, jo bija Covid, Franču prezidents un tādā stilā. Es tikai saku, ka mēs kā parasti pravieši savā zemē netiek novērtēti. Ja? Viņš ir ārkārtīgi augsti cienīts starptautiski, un es domāju, vienkārši lepojos, ka pēc ilgāk pārtraukuma, pēc vairs Vīķis Freibergs, mums ir atkal ārkārtīgi cienījams spēlētājs starptautiskā līmenī. Ļoti ceru, ka viņi pārvēlēs, jo pirmie 4 gadi tomēr ir ieskriešanās, un neskatoties uz visādām tur pārteikšanām vai ķibelītēm, ja, nenoņemtu cepuri, kas ir visi nieki. Jā. Jo tas ir pavisam cits līmenis. Katrā gadījumā viņš, manuprāt, ir līderis šobrīd ietekmes ziņā starp Baltijas prezidentiem. Atļaušos piebilst burtiski pāris vārdus pie šīs slēptās priekšvēlēšana programmas. Šī ir Egila Levita standarta metode, kas spilgti apstiprinājās jau pirms vēlēšanām 2019. gadā, izmantot visus iespējamos slēptos lobbyus, visas iespējamās ietekmes personas, sākot Māris Gailis lobbyis tagad sanāk? Māris Gailis kopā ar Egilu Levitu ir parakstījis kluba 21 dokumentus, tā ka viņas saista ļoti senas saites, grūti pateikt kādas. Tā ka, lai Gaļa kungs dara savu darbiņu, par kuru viņam vēl Siliņas kundze, kā Levita padomniece, varētu kaut ko pateikt, un tad jau mēs būsim visi kopā. Labi. Ejam nedaudz uz priekšu.